Reiz strādāju pie mājaslapas Būvē Gudri LV, kurā ir sadaļa arī par izglītojušiem video, tādām sīkām niansēm no A līdz Z par būvniecības spektru, kur veidojas problēmas, kā no viņām izbēgt un kā veidot ēkas ilgtspējīgā tādā griezumā. Un blower doors, tieši šīs ēku blīvuma pārbaudas tests, gaisa necaurlaidības tests, konstrukcijai pārbaudē ir viens no tiem instrumentiem, ar ko mēs to varam reāli izdarīt. Un ir jāsaprot, ka pašā pamatā ir jāsaprot, šis tests nav, lai ieriebtu, piemēram, būvniekam vai speciāli atrast, kur piesieties pie apaļas staba, lai kaut ko, piemēram, būvniekam nesamaksātu vai vēl kaut kā. Ja tā kāds arī dara, tas ir negodīgi un tas jebkurā gadījumā ir pretlikumīgi. Bet šis tests ļoti viegli un ātri parāda kļūdas, un šis tests ir nepieciešams, lai laicīgi varētu novērst kļūdas, kas ir radušās būvniecības laikā, procesā, un blower dooru vajadzētu taisīt brīdī, kad ēkas ir tajā stadijā, kur mēs vēl redzam konstrukcijas, tās ir noblīvēts, bet mēs pārbaudam, cik ciešas viņas ir un kā viņas realitātē strādās. Un tāpēc gribētu arī vērst uzmanību uz to, kad ir šādi piemēri, kā piemēram no Dānijas, nu jau arī Norvēģijā, Holandē, kur šie mērījumi tiek veikti valsts līmenī. Un tas ir subsidēts pasākums, kuru valsts norīko, piemēram, no 100 mājām mēs pārbaudīsim 10, tajā brīdī, kad to var darīt, un būvnieks tiek pārbaudīts. Un ja šī būve neatbilst, tātad tev bija jāveic šīs būvs izveide atbilstoši, bet ja šī ēka neatbilst, tu var zaudēt pat savu licenci. Latvijā būvniecības blower doors, šis blīvuma tests arī ir obligāts jaunbūvēm, tikai mums nav norādīts, kā tas ir jāveic. Teiksim, tieši kā ar šādiem instrumentiem, kaut kāda secība, kaut kāds standarta punkti, kas to nosaka, bet mums ir jānodrošina. Teiksim, tā Latvijā pietiek, ja mēs sakam, ne, man ir, bet īstenībā šis blower door tests veikts ļauj atrast šīs kļūdas un saulaicīgi viņas novērst, uzlabot ēkas sniegumu. Teiksim tā, iedomājieties, jums pie loga ir, nu vienkārši tas tikai dabīgi, ka mums ir cilvēciskās kļūdas. Piemēram, logu montāžnieks, ja viņš ir bijis certificēts, piemēram, LLDRAS, asociācija, ko certificē, certifikācijas izsniedz, ja? Viņš ir to visu veids, bet viņam kaut kāda iemesla dēļ, ir misējies, nav kārtīgi salīmējies. Tas nenozīmē, ka šis būvnieks vai šis montāžnieks ir slikts, vai viņš ir neatbilstošs, vai viņš nav kvalificēts, vai viņš kaut ko nemāk. Tā vienkārši ir situācijas sakritība, un mums ir ar šo instrumentu, ar šo blower door iespēja atrast šīs vietas, šīs nepilnības un novērst viņas vēl brīdī, kamēr mums nav uzlikta iekšējā apdara, piemēram, vai ārējā apdara, un mēs varam šīs kļūdas viegli atrast. Tāpēc gribējās arī šo video tādu uztaisīt, ka atceramies, tas nav, lai kādam ieriebt. Tas ir kopējam labumam, jo būvnieks vienmēr ir gatavs uzlabot, ja, savas lietas, ja viņi nebaida ar to, ka tas būs kaut kas tāds, kādēļ viņš, piemēram, nesaņems naudiņas vai vēl kaut kādas lietas. Un visā visumā tas nozarē noteikti uzlabo šo ēku sniegumu kopumā, un mēs kopumā varam sākt ražot, būvēt, neražot, arī ražot. Ja? Labākas ēkas mēs varam veikt, iedot kaut kādu tādu nākotnes mantojumu caur šīm ēkām, kaut ko, kas tiešām kalpos, jo ja mēs ceļam šo efektivitātes līmeni, mēs nevaram necelt arī šo
otrā pusē šo gaisa blīvu necaurlaidību, ja, ēkās. Konstrukciju sastāvi un visas tās lietas, par ko jau mēs arī šajā mājaslapā šeit viņi ir izveidot. Par risinājumiem, risinājumu āderēm, kā to panākt, kādām niansēm ir jāpievērš uzmanības, kas ir mainījies un kā to visumā izdarīt vislabāk. Nu, ejam un skatāmies pārējos video. Es ceru, ka šis jums kaut kādā ziņā noderēs. Lai izdodas!